Tātad turpinam Saga tuning. Otro pārtu sāču rebuildam. Šeit es esmu iztīrījis kārbi, līdz galam ne vēl blīve jāuztais ir, vai jāpasūtīs, nezinu. Reduktoru izjaucu, visu notīrīju un likšu jaunu eļu. Reduktoru nemainīšu, jo baigi nevajag tos 120 man vai 110, huizin cik. Visu te nomazgāju, iztīrīju, plus mīnus. Tur vismaz reduktoris vienkārši gribēja paskatīties, kādā stāvoklī viņš ir. Te visi gultņi, saņķi, vēl bišķi tur eļa palika, bet to īsti nedabūs tīru. Te, kur gultņi sēž viss tīrs ir, motors pats netīrs, bet tā viss te tīrs griežās labi, vienkārši splīt sēdē, tāpēc tā grūti pagriezt. Tad apakaļ es huizinu, kurā klipā, es zinu, kad otrā pārtālo. Karoč, viss bija bagājuši nekā skrūs salikt, es slaidu vēl. Viss kāds derku pārdeva, aizmirst iedot šito un vēl dažas lietas, filtrus. Jā, karč tās. Tu, beļēd, tu pasam izstāstīšu visu sakārtoju te, plus mīnus te visu pārējais detaļas. Vienkārši tāds update video, nokrāsoju vāku. Nepārāk labi. Nesak būs labi spīdīgs. Man mājiņa ir reku beigta, to es uzzināju kābrim blīvu vēl kā teicu vajag. Jāskatās, ko vēl. Es vienkārši slims, tāpēc dabals ātri gribu. Dabūju ārā abus divus šitien un vienu šitien. Ātri durbi, tas plus. Salāk te lietas, ka pārdevu prilī aizmirst atdot šito. Stīkliņš te vēl ir. Un vēl otru stīkliņu. Un te pats rollers. Šā uzlīma nepatīk, jo godīgi. Mēs labs viņu uzlīmēšu ar tā vieta, nē, bet te bija skrāps, tāpēc tā īsti tik tā kā sekoja tev redzēt bandēna. Tad reizmugurēji vai, ķipā, tad reizmugurēji sirsniņi. Bet es nezinu, kā ar to būs. Tad tas ir īsts update video tāds. Likšu šo rušu, viss jāsaliek ir, un tad būs jauns video, visticamāk. Karoč, tikko uzliku gultņus pa līniju kaut kādi, un jā, viņi te, es uzliku, tur viņi diezgan viegli uzgāja virsū, vienkārši sakarsēju vai ieliku atskapīju kloķeni un sakarsēju tos gultņus. Tātad, karoč, kā es iepriekšējā klipā rādīju pa tiem gultņiem, dabūju pa līniju gultņus, to 30 eiro laikam bija, neatceros, sūtīju no Moto veikals 21 laikam, karoč, kas Jelgavā ir. Es dabūju viņus virsū, tagad es dabūšu, es nezinu, kāpēc bija salicis puses kopā. Tagad saskrošu visas vaļā skrūves, un tad man ir jāsilda šitajām kartēm gultņa puse, te, tad otra puse, un jāliek kloķis, tad otra puse, un tad saņķi jāieliek. Bet tagad es ticamāk noņemšu vāku. Un tad vakar pusē kaut kad es likšu visu kopā, karoč, jā, tad es pat nezinu, kas ir šitais. Bļaļ, paga. Suk, šitais. Jā, karoč, viņš stāv te. Un tad es dabūšu vaļā. Es domāju, kaut time-lapse uztaisīt, lai redz, kā skrūvēja savādāk, es laiku tikai šādādu voice-over. Tad es dabūšu vaļā visu, un tad jau lēnām vēl ir kopā. Un tad jau lielākā daļa pabeigta vēl blīvu šitiem vajag. Turpinājums. Ieliku kloķi iekšā un kā var redzēt, droplēs vai kur. Es ieliku un, griežās ahiena. Ja tu izdari arī šitā, te griežās ahiena. Cipā, ja tu uzspied prostā. Kurš griežās ahiena? Savilku visus skrūves, visu. Un tagad man vajag, un es nedarīju ar āmuri, es darīju ar uguni, bet es biju šītiņa ar āmuri darīju, labi, to nevajag zināt. Tagad man ir jāiet, es aiziešu pakaļ saļņikiem, ielikšu, es jau lēnām jau visu varu likt kopā. Praktiski jau es varu likt visu šito pusi, visu otru pusi, visu, ko man vajag ir cīli. Nē, to puses nevar, tur vai ir jātojums pārējo vajag. Praktiski es jau varu likt visu magnētu, visu virsū, un ērpumpas neliks apakaļ naktu eļu. Visu šitajā pusē liek kopā, tikai
Man liekas, pusmēnesis. Man liekas, man vecajam koķim pusmēnesis ir jāskatās, vai viņš derēs. Tad es šodien, ja ne šodien, kaut citiem pasūtīšu. Šodien piekdiena ir pēc jaunā gada 3. janvāris. Pēc tā, vai nu šodien, vai nu kaut kad citdien pasūtīšu blīves un visu pārējo atgūt, visu, ko man vajag. Un tagad es aizvešu pakaļ sēņikiem, tas augšu sēņiks. Tikko dabūju, es nezinu, vai šreiz līdz galam iekšā, pēc tam paskatīšos, dabūju abus iekšā, es nevaru redzēs. Kroč, abus sēņikus iekšā. Tā kā, jā, un tagad es nezinu, ko darīt. Tagad, ķipā, visticamāk nebūs video. Un būs, bet šito video jau es filmēju kādu laiku. Es nezinu, cik ilgi pat. Man liekas, kādu 3 mēnešu jau filmēju šo video. Kročajā kādu laiku. Nu, un tad es pasūtīšu visu. Pasūtīšu visus blīvus, gultņus, visu, nu, bļeļ. Visu, ko man vajag, lai es attaisītu. Un tad es nezinu, vai šis video iznāks, tagad būs first starts. Vai tagad būs first starts vai nu vienkārši, bet es nezinu. Nu jā, kroši, šī ir tāls uz ticis, motors 2 daļās. Visticamāk, jāieliek būs šitie iekšā, bet es nezinu. Es nezinu, kroši, es tagad neko nedarīšu, patīšos YouTube'ā vai kaut kā, cik dziļi šitiem jābūt. Un tad jā, te redzēs, kas pēc tam būs pa klipu. Kroši, iepriekšējā klipā rādīju, kur saļņiks ieliku un kloķi. Tad nākamā diena, es ieliku, ķipā, to blīvi, kas tur ir, bļeļ, jau redzēju šito teksts ir šitā melnā. Uzliku aizdedzi, nu, ķipā, steiteru. Es ieliku pusmēnesi, bet es nezinu, tā kā tas pusmēnesis no šitā koķa, bet viņš savādāks. Te ir cits diametrs, te ir 16 mm, ar šitiem variātoru pusē ir 13, un te šitais ir mazāks nekā tur, kur ir magnēta puse, bet tā kā, nu tā der ķipašreiz pusmēnesis, bet es nezinu, jo tā, kad liek magnētu, kur ir viņš, tā, kad liek magnētu, es iemetīšu klipu, viņš neiet kroč virsū, un tagad es mēģinu to noskaidrot, un ja to es varu, nu, pēc būtības es varu likt magnētu virsū, es varu uzlikt, bet man paga, kur ir šitais, man liekas, kad bija oriģinālais magnētu uzgriezens. Te ir cits izmērs šitiem nekā tam, jo tas te ir lielāks, un šitajam ir te mazāks, un tas uzgriezens nedara jāņem. Jā, es nezinu, kā es tipā, kā lai es parādu, cik lielu vajag tam te, ķipā, kā lai es zinu, cik man lielu vajag, es pērku, bet huļ zinu izdomās. Nu, kroši tagad kaut kā mēģina to magnēt, un tad jāskatās tālāk, kas ir. Tad, kad es šo uzzināju, ir tā, ka mans motors šaina mīna ķīpa, jā. Ir tā, kad ķipā, tā, kad tu maini kloķi, šreiz ir tā kā priekš roksa minoāra, te ir tā, tad te ir 13 mm, tā kā es teicu, un te ir arī mazāks. Un šitajam kloķim te ir 16, šitajā galā, kur variātors ir, un te ir lielāks diametrs, tātad sanāk, ja es gribu likt, tātad, ja es lieku magnētu virsū šitajam kloķim, tad viņš nekustās. Ja es lieku tam šitajam motoram, tad viņš kustās. Tad tu arī var viņu novilkt vienkārši nost. Tātad man vajag šito jaunu 6-pin, ķipa veco tīpa, man teica, es uzzināju, un ķipa jā, jau man, jo tur atšķirās šitais kloķis atšķirās no tā kloķa. Tā es jau domāju vispār, ka man aizdedz vajadzēs citu, bet nē, man vajadzēs šido citu, nu, es nezinu, es dabūšu kaut kādu lietotu, visticamāk, un tad es nomainīšu, bet, jā, pagaidām es silts aizdedz, kā teicu, visu salicis, un tagad jāliek viss salicis, viss ķipas ieliku kloķi, tagad es ieliku ķipā ģeneratoru, kā jau rādīju, man vajag tagad to magnētu,
Tad pārsvarā visu vajag variātu ar citu arī. Nu, kurš diezgan vajag vēl, lai pabeigtu. Un, jā, tad jāskatās, kā būs pēc tam. Sveiki, Kurš apakaļ cigatoniņi. Kā jūs redzējāt, izjaukts. Uzliku uz gaismā šitā prosta priklumu. Tad pie mūsu vecīte, kad es uzlīmēju stikeri. Tad man te vēl ir daži. Un man atnāca tur ķipa detars, viss blīvs, viss ķipa. Uzliku adatgultni un uzliku gredzenu. Tagad gaidu, atnesīs man bīdmēru. Tad mēs uzliksim cili. Un tad mēs liksim motoru iekšā. Viņu, celiksim vēl tur detars, ieliks motoru. Uzliks izpūtē, un tad man vēl viss, kas man paliek, ko man jādabū. Man jādabūja magnēts, lai es varu, jādabūja magnēts pareizais, un tad būs for start.